Sveiki! Šodien es tev palīdzēšu sākt mācīties vācu valodu. Šis video ir domāts cilvēkiem, kas ir tikko sākuši mācīties, un mēs apgūsim pirmās frāzītes, ko mēs varam izmantot, iepazīstoties ar kādu un stādot sevi priekšā. Vai vāciski sich vorstellen. Un šeit mums ir pirmās frāzītes, ko mēs varam izmantot, ja mēs sasveicinamies ar kādu. Nu, tad lasīsim viņas kopā. Guten Tag. Labdien. Guten Morgen. Labrīt. Guten Abend. Labvakar. Un hallo. Sveiki! Visas šīs frāzītes mēs varam izmantot ikdienā vai nu tādās neformālās tikšanās reizēs, vai arī formālākās tikšanās reizēs. Hallo mēs vairāk izmantosim neformālākā gaisotnē. Un tad guten Tag, guten Morgen, guten Abend, atkarībā no dienas laika, varbūt tādā formālākā gaisotnē. Mēs esam sasveicinājušies, un tagad mēs mēģināsim iepazīstināt pārējos cilvēkus ar sevi. Un šeit mēs varam izmantot 3 frāzītes. Mein Name ist. Mein Name ist. Tas nozīmē, mans vārds ir. Ich heiße. Ich heiße. Mani sauc. Kā arī ich bin. Ich bin. Es esmu. Un attiecīgi daudz punktu vietā mēs ieliekam savu vārdu. Visi šie 3 varianti, mein Name ist, ich heiße un ich bin, ir vienlīdz labi, vienlīdz veiksmīgi lietojami, ja mēs iepazīstinām ar sevi. Tad mums ir 3 iespējas, kuru mēs labāk varam atcerēties. Nu, palūkosimies, kā mums tas izskatās mazā dialodziņā. Tad nu jau mēs varam sasveicināties un pateikt, kā mūs sauc. Sākumā lasīšu es, un tad es došu tev laiku arī izlasīt šo dialogu skaļi. Guten Tag, ich heiße Anna. Hallo Anna, ich bin Markus. Hallo Markus, freut mich, Sie kennenzulernen. Tava kārta. Lielākā daļa frāžu mums šeit ir skaidras. Vienīgā, ko mēs vēl neesam redzējuši, ir frāzīte freut mich, Sie kennenzulernen. Šī frāze, ar ko mēs varam atbildēt, iepazīstoties ar kādu cilvēku, priecājos ar jums iepazīties. Freut mich, Sie kennenzulernen. Un ko mēs darām tālāk? Tālāk mums parādās daži jautājumi, ko atkarībā no situācijas mēs arī varam uzdot un ko mums ļoti bieži prasās uzdot vai mums ir vajadzība uzdot situācijās, kad mēs kādu cilvēku satiekam pirmo reizi. Un viena no šīm frāzēm ir Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Kā jūs
jūs sauc. Tad to mēs uzdodam kādam cilvēkam, ko mēs uzrunājam uz jūs. Bet vācu valodā ļoti līdzīgi kā latviešu valodā mums ir divas formas – tu un zi – jūs. Un parasti mēs pirmo reizi satiekot cilvēku, bet tas atkal ir nedaudz atkarīgs no situācijas, mēs sāktu viņu uzrunāt ar jūs. Tātad wie heißen Sie. Kā jūs sauc? Vēl ko mēs varbūt vēlētos noskaidrot ir woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Un tas nozīmēs, no kurienes jūs nākat. Arī mēs uzrunājam šo personu uz jūs, tāpēc mums ir vārdiņš Sie, jūs. Sarunājoties tālāk, iespējams mēs gribētu pajautāt, wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Kas nozīmēs, kur jūs dzīvojat. Arī ar Sie, jūs formā. Un nākamais jautājums, kas mums varētu parādīties, was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Kas jūs esat pēc profesijas? Nu, lūk, tad šīs 4 frāzītes, šie 4 jautājumi, tas pamats, ko mēs varētu izmantot kādu cilvēku pirmo reizi satiekot un ar kādu pirmo reizi iepazīstoties. Nedaudz gramatikas. Vācu valodā ļoti svarīga mums ir vārdu secība teikumā. Un mums būtībā viss tiek veidots un viss grozās ap darbības vārdu. Ja mums ir jautājums, woher kommen Sie? No kurienes jūs nākat? Pirmajā vietā mēs liksim jautājumu vārdiņu. Woher? No kurienes? Otrajā vietā mums būs darbības vārds. Darbības vārds lielākoties vācu valodā nostāsies otrajā vietā. Tad, ja mums ir parasts stāstījuma teikums, darbības vārds vienmēr būs otrajā vietā, kā arī, ja mums ir jautājuma teikums ar jautājumu vārdiņu, darbības vārds vienmēr ir otrajā vietā. Un trešajā vietā mums nostājās darītājs, vai šajā gadījumā tā persona, kam mēs uzdodam šo jautājumu. Tātad Sie. Woher kommen Sie? Bet šo vārdu secību mēs īsti nevaram sajaukt. Mums ir jautājumais vārds, darbības vārds, un tad darītājs, teikuma priekšmets, vai šajā gadījumā tā persona, kam mēs uzdodam jautājumu. Tātad mēs iepazināmies ar jautājumiem, Fragen, bet ko mēs varam atbildēt? Woher kommen Sie? Vai atceries, ko tas nozīmē? No kurienes jūs nākat? Un atbilde Ich komme aus. Ich komme aus. Piemēram, Lettland. Es nāku no. Un kā tu redzi, arī šeit darbības vārds komme atrodas teikumā otrajā vietā, kā jau es to pirms tam pieminēju. Wo wohnen Sie? Vai atceries, ko tas nozīmē? Kur jūs dzīvojat? Un šeit atbilde Ich wohne in Riga. Ich wohne in Riga. Kas nozīmē es dzīvoju, un kur mēs dzīvojam, mēs norādam mazo vārdiņu in, kas mums norāda, ka mēs tajā pilsētā vai valstī vai ko mēs gribam nosaukt, esam tur iekšā.
in. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Vai atceriet, ko tas nozīmē? Ko jūs darāt pēc profesijas? Kas jūs esat pēc profesijas? Un šeit mums ir vairākas iespējas. Tās tipas, ko es esmu šeit uzskaitījusi, ir ich bin, ko mēs jau redzējām sākumā. Vai atceries, ko tas nozīmēja? Ich bin. Tad to mēs varējām izmantot, iepazīstinot ar sevi un nosaucot savu vārdu. Ich bin Lāsma. Bet mēs arī varam šādā veidā nosaukt savu profesiju. Ich bin Lehrerin. Es esmu skolotāja. To pašu mēs varam izteikt ar frāzīti ich arbeite als, kas nozīmē es strādāju par. Ich arbeite als. Un pēc tam mums ir jānosauc mūsu profesija. Es tur teiktu atkal Lehrerin. Vai esi apdomājis šīs frāzītes? Ja jā, jetzt bist du dran. Beantworte die Fragen. Tūlīt es tev rādīšu dažus jautājumus, un tev ir jāmēģina izdomāt, ko tu varētu atbildēt. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Lāsma. Ich bin Lāsma. Mein Name ist Lāsma. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Lettland. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Deutschland. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Vielen Dank! Kā tev veicās? Vai varēji atbildēt uz visiem jautājumiem? Droši raksti komentārā. Raksti arī, ja tev ir kādi citi jautājumi vai kādas citas tēmas, ko tu labprāt redzētu manos nākamajos video. Kā arī es atstāšu linku aprakstā, kur tev ir iespēja iegādāties darba lapu par šo video. Ja tu to aizpildīsi un atsūtīsi man, es tev viņu atsūtīšu atpakaļ ar labojumiem un maniem komentāriem. Ja vēlies vēl pamācīties ko citu, seko man TikTokā, kā arī Instagramā. Tur tu atradīsi daudz mazus knifiņus, kas tev palīdzēs apgūt vācu valodu un varbūt tās arī saprast gramatiku nedaudz labāk un atrast vieglāku ceļu, kā to mācīties. Kā arī, ja tev ir interesi mācīties ar mani vācu valodu, droši raksti, un mēs atradīsim laiciņu un atradīsim kādu variantu. Vielen Dank für heute und bis bald!